Daudzi Valmieras teātra aktieri un darbinieki paši ikdienā pārvietojas ar automašīnu, un arī viņiem nav sveša situācija, kad tumšā laikā uz ceļa pēkšņi parādās te vai nemanāms gājējs, kurš turklāt vēl ģērbies tumšā apģērbā. Tāpēc arī Valmieras teātrī netrūka mākslinieku, kuri labprāt apzīmēja VTO Valmieras sarūpētās atstarojošās vestes un atstāja uz tām savus autogrāfus. Es neesmu pamanījusi ar vestītēm, bet es esmu ļoti dusmīga tad, kad nav vestītes, jo pilnīgi taču nav redzams. Un pašam jau liekas, ka tie starmeši nāk un tevi redz, un ka tu esi gaismā, bet tas pilnīgā tumsā, tas ir ļoti nedroši. Pirmā reakcija, protams, ir, ka tur diteņbraucēji ierauga, tad liekas, ka policija no tumsā samazina ātrumu, un protams, viņiem jābūt redzamiem, jo ir tik ļoti daudz situāciju, kad gājējiem būtu jāsaprot, ka viņi tiešām ir neredzami un ka neviens autobraucējs speciāli to nedara, bet viņus tiešām nevar redzēt. Aktieris Rihards Jakovelts brauc ne tikai ar automašīnu, bet arī moci. Viņš stāsta, lai gan likums jau kopš pērnā gada rudens nosaka, ka vestes tumsē ir jālieto obligāti. Šodien viņš ir pamanījis ļoti maz cilvēkus, kuri tās patiešām lieto. Es aicinātu visus autovadītājus un motovadītājus. Tā kā mēs sakam paldies viens otram, pamēģinot ar avārijas gaismām, kad mūs kāds palaiž vai izdara kaut ko labu, es ieteiktu arī pamēģināt tiem gājējiem, kur tiešām nesā šīs atstarojošās vestes. Jo tas ir tāds sīkums uzspiest podziņu, bet tajā mirklī, kad tas cilvēks to pamanīs, ka tu esi kaut kā norēģējis uz viņu, tas jau viņam arī liks justies labāk. Tas, kurš dabūs šo vesti, dabūs bezmaksas braucienu ar mani uz mājām. Ja es tevi ieraudzīšu ar šo vesti uz ielas, braucot garām, es tev noteikti aizdīšu uz mājām vai uz to vietu, uz kurien tu gribēsi. Savukārt aktrise Elīna Vāne uzskata, lai atstarojošie elementi uz ielām un ceļiem būtu pamanāmi daudz biežāk, šeit darbs apģērbu dizaineriem. Šīs vestes viņas ir šobrīd, es uzskatu un gribētu domāt, ka tas ir tikai pagaidu variants, jo es šādu vesti nevilktu. Es arī atstarotāju nesātu. Bet ja viņš ir tāds riktīgi, tā kaut kā, es negribu teikt moderns, bet ar kaut kādu izdomu, piemēram, somai kaut kādu detaļu, kas pēkšņi, jo tie bļambaki visi, kas tur lācīši, un tas kundze fantastiskā mētelī iet papēžiem pa ielu, un viņai kaut kāds tur zaļš. Karājās, tas taču viss izjauc, mīļie. Ir jābūt kaut kam tādam, ka ir patīkami. Un kā izrādās, lai uz ceļa mēs būtu laicīgi pamanīti, pietiek arī ar nelieliem atstarojošiem elementiem, kas būtu iestrādāti apģērbā vai pie tā pielīmēti. VTO Valmiera autobusu vadītājs Edgars Zaķis uzsver, šoferis visātrāk pamana tos atstarojošos elementus, kas atrodas vistuvāk ceļa virsmai. Tuvās gaismas īpatnība ir tāda, kad viņa iet uz leju. Viņa izgaismo apmēram šitā te, un to gaismas laukumu uz ceļa viņš uzzīmē šādu te pleķi izzīmē uz šo pusi garāks un uz šo pusi mazāks. Tās ir tuvās gaismas. Un tas nozīmē, ja cilvēks nāk pareizi par šo pusi, viņi pamana tajos 50 metru attālumā. Bet, ja ir, piemēram, apdzīšanas manevrs, ka divi šie automobīlīši ir blakus un nevienam nav šīs vēl ieslēgtas tālās gaismas, tad tas skats ir šitāds. Un šeit atrodošs cilvēks tiek pamanīts salīdzinoši vēlu. Un tad no tā es gribētu teikt, ka ir svarīgi, lai nebūtu klapes uz ausīm un klapes uz acīm un izvairīties no mūzikas klausīšanās, tomēr ejot pa ceļu. Jo šajā gadījumā cilvēks visu dara pareizi. Viņš iet pa ceļa nomali, viņš iet it kā pretim kustībai, bet apdzenošam automobīlim tieši šo konstruktīvo īpatnību dēļ ir tā, ka to ceļa malu ļoti maz apgaismo. Lai sevi pasargātu, šoferis iesaka papildus atstarojošai vestei arī pie sava apģērba un apaviem piestiprināt nelielus atstarojošus elementus. Šāda lenta būtu laba pie stingra materiāla. Tā ir vai tas ir gumijas zābaka stulms, vai tā ir zābaka zolīte. Un viņam nav jābūt lielam. Pat šitāda te maza strēmelīte tikai nogriezt un puse no šīs pielīmēta pie papēža būs pietiekama, lai viņu redzētu par ļoti lielu gabalu. Ja izmanto lukturīti, tad lukturīti visprātīgāk ir, ka tiešām tumsā ejot, pašam jau parasti tāda tumsa nav, kad nevar neko redzēt. Tad viņu vienkārši ieslēdzot, paņem pirkstos un šitā te, lai viņš gaitā vienkārši klunskājās uz vienu, uz otru pusi un visvairāk uzmanību pievērš tām lietām, kas kustās. Var šajā lentītē iešūt aukliņu iekšā un iestrādāt viņu džinsu biksu ārējā vīlē. Apmēram no potītes uz augšu līdz ceļgalam var būt.
ar to, ka viņa būs apaļa, viņa būs samanām no visām pusēm. Viņa būs samanām gan no priekšas, gan no sāniem, gan no aizmugures. Autobusu vadītājs uzsver, astarotājs jau gājēju neglābs, ja tas būs noslēpts zem apģērba vai glabāsies somiņā. Svarīgi, lai tas ir labi redzams un pamanāms no pēc iespējas lielāka attāluma.